90 miljardi Ukrainai. Urā! Lielie prieki! Bez mūsu piekrišanas mūsu vārdā paņēma mūsu naudu un aizdeva, teiksim, kredītā, kuru nekad jūs apakaļ nedabūsiet, jo te nosacījumi ir tādi. Tikai tad, ja tiks Krievija sakauta un maksās reparācijas. Urā! Iedomājieties, es ieiešu jūsu dzīvoklī, paņemšu naudu no jūsu maka un aizdošu dzērājam kaimiņam. Super! Bet jautājums, kas būtu jāuzdod, ir pavisam cits, vai tie 90 miljardi pietiks, lai mainītu situāciju frontē, jo Zelenskis pats pateicis, ka tie 90 miljardi būšot sagatavošanai nākamā ziemas sezonai, apkurei un elektrībai, lai kaut kāda daļai nodrošinātu. Attiecīgi karš vēl turpināsies diezgan ilgi, vismaz tā paredz Eiropa un Zelenskis. Bet ja mēs skatāmies frontē man jāatzīst kaut kādu pusotru mēnesi, reāli nebija tikpat kā nekādas kustības, bet nu jau kaut kādu 3. 4. dienu mēs redzam diezgan intensīvas izmaiņas. Šeit es esmu atzīmējis notikumus pa aptuveni 4 dienām, lai būtu tāds kopējais ieskats, kas viss notiek. Te mēs redzam, ka mēs redzam arī Ukraiņu mēģinājums šur tur kaut ko darīt, bet tie ir pārsvarā visi neveiksmīgi, bet mēs redzam to, ka Krievijas armija diezgan stabili virzās uz priekšu, no Guļai poļas ir izgājis ārā. Šis te Ukraiņu mēģinājums iedur, teiksim tā, trāpīt Krievam no augšpuses mugurā, tas nesanāca, tas izgāzās. Arī šeit, teiksim tā, nekāda virzība īpaša pie Konstantīnovkas arī nav, bet, teiksim tā, kara darbība ir diezgan intensīva, kritušo ir ļoti daudz abās pusēs. Karš notiek intensīvs, vienkārši nebija virzības. Bet pats galvenais, kas jāņem ir vērā, ir, teiksim tā, ir viena lieta, katrs Ukraiņu pretuzbrukums pēc tā vienmēr Ukraiņu armijai, Ukraiņu pozīcijas paliek arvien sliktākas. Jūs taču atcerēties arī Kupjanskā, kur jau, ja nemaldos, šitas te zemesardzes analītiķis Slaidiņš bija atzīmējis, ka Ukrainas armija jau bija aizgājis līdz Sinkivkai, atbrīvojusi šo te krastu, bet pēc teorijas teica, šī te uzbrukuma situācija tikai pasliktinājās un Ukrainas armija zaudējusi pie Kupjanskas Oskilas kreiso krastu pilnībā. Bet tas vēl nav viss. Ir viena cita problēma, kāpēc šis esot noticis, tāpēc, ka Ukraiņi bija spiesti atvilkt šeit savus spēkus, jo, ja pastīsimies vienu lietu, es te atzīmēju kopā, arī pie Sumī, ja mēs sākam no Sumī, ejam lejā līdz pat Zaporožijai, mēs redzam, ka aktīvā frontes darbības vieta, teiksim, tā aktīvā frontes garums ir aptuveni 700–800 kilometri. Tas ir diezgan daudz, jo pārsvarā līdz šim, kur tā atšķirība bija tāda, kad aktīvā kara darbība notika te atsevišķos punktos, bet tagad es redzu jau kaut kādas nedēļas, ka šī aktīvā kara darbība notiek 800 km plašā joslā, teiksim tā, frontes joslā. Un tiem, kas nesaprot, cik tas ir daudz, tas būtu tāpatām kā visas Baltijas valstis. Tikai, ja mēs pastīsimies Baltijas valstu spēkus, es neticu, ka Baltijas valstīm būs tik daudz gaļas, ko savākt uz ielas, lai varētu ar varu iemest frontē. Tā starp citu, jā, arī rietumu mēdī kā BBC sāk runāt par to, ka Ukrainā ir milzīga sociālā problēma, politiskā problēma TCK, kas laupa cilvēkus uz ielas un varmācīgi ved uz fronti. Un mūsu rietumu politiķi joprojām izliekas, ka tas nenotiek, ka tas viss notiekot Mosfilm. Un šis ir moments, atbildības moments. Visi, kas šo pieņem un noklusē, jūs nesat kolektīvo atbildību. Lai jauka diena!